Labrīt no Batumī. Šorīt ir agrs rīts. Esmu iznācis ārā, lai pafotografētu. Vakardien vakarā mēs atbraucām. Es izgāju nelielā pastaigā. Aizgāju arī nopeldēties, ko jūs jau redzējāt. Un sapratu to, ka pilsētā ir nenormāli daudz cilvēku, kaut arī sezona ir beigusies. Šodien ir 1. oktobris. Jā, nekad septembra beigās nebiju peldējies. Bet ne par to stāsts. Šodien ir 1. oktobris. Un it kā sezona ir beigusies Batumī. Bet, pirmdienas dienā pilns ar cilvēkiem vienkārši uz ielām. Tāpēc izdomāju piecelties agrāk no rīta, pirms saulaikta, lai pafotografētu, piemēram, šādu te panorāmas ratu. Vismaz, lai ir bildes bez cilvēkiem. Bet izskatās, ka ne visas gaismas ir saslēgtas. Jo te ir tādas skulptūras priekšplānā, kuras nav šobrīd izgaismotas. Tas ir sūdīgi. Arī pastaigāju pa ielām, pilnīgi neaizdomājos par to. Veikali ir cieti, skatlogi ir tumši. Nav vairāk tā dzīvība, lai uztaisītu foršas smukas bildes. Bet, labi, pastaigāšu te pa ikoniskākajām vietām, kaut kādas būves apgaismotās, kaut ko pabildēšu. Starp citu, vakardien, tā kā es biju Boržomī no rīta gāju fotografēt, ārā bija +5 grādi. Mēs pabraucām 200 kilometrus citā virzienā, tā ir Batumī. Šobrīd ir 5 no rīta un ir kaut kādi +20. Jā, tā kā tādas tās laikapstākļu atšķirības. Vakardien vakarā sēdēju appenēs balkonā. Tā kā pilnīgā čiliņā. Labi, pastaigāšu pa pilsētu, mēģināšu kaut ko nofotografēt. Un tad jau gaidīšu saulēktu. Kā jau vienmēr, ņemšu tevi līdzi un dodamies. Starp citu, Batumī ir laikam 4. lielākā pilsēta Gruzijā. Bet tad, kad viņiem te ir sezona, sabrauc tik daudz cilvēki, ka viņa kļūst uzreiz jau 2. lielākā aiz Tbilisī. Ja jūs kādreiz izdomājat braukt uz Gruziju, noteikti iesaku atbraukt uz Batumī. Tāda rītīga kurorta pilsēta ar palmiņām, pludmalīti. Pludmalai gan ir diezgan akmeņaina, tādiem maziem olīšiem. Bet, ja uzvelk kaut kāds čības kājās, tad viss ir kārtībā. Pašā pilsētā pilns ar maziem visādiem veikaliņiem. Tu tur vari dabūt gan drēbes, garšvielas, visu ko. Un tu vienkārši muģi no mazajiem veikaliņiem. Un kas ir interesanti, mēs tā bišķīt pabraukājām apkārt. Ir piemēram tāds rajons tā kā Purcēms, arī ar tādām krievu tipa mājām, daudzstāvenēm. Tikai nedaudz pāraugušas tādas 12, 16 stāvīgas, 20 stāvīgas. Un blakus ir mūsdienu, teiksim tā, iet vecās mājas un pēkšņi sākās visas stiklotās, tie nav debesskrāpi, bet, kārtīgas augstceltnes. Pilnīgi tad sajūta kā no kaut kādiem 80. Tu ielec uz pilnīgām mūsdienām. Tā kā, jā, Batumī nenormāli attīstās. Tā jau te ir forši. Es domāju, ka jebkurš te atradīs, ko darīt. Jā, šobrīd forši no rīta ielas tukšas. Un arī Batumī neiztikt bez klaiņojošiem sunčiem. Vai ne, draudziņi?
Kaut kā tā. Move, move, body, move, move your body, do you move, move, body, move, move your Vakardien bija tik saulaina diena. Šodien izskatās nāk negaiss. Visu dienu sola lietu. Es pat nezinu, ko es darīšu. Viesnīcā sēdēt galīgi negribas. Neko būs jāvelk. Lietus jaka. Un jādodas ielās. Mēs jau rītdien braucam projām, tāpēc šodien pēdējā diena. Vajadzētu to kaut kā liederīgi izmantot. Nu ko, sākās arī prognozētais lietus. Šobrīd mums notiek ekskursija gida pavadībā pa Batumi vecpilsētu, bet tā notiek krievu valodā. Līdz ar to tas mani baigi neinteresē. Varbūt interesētu, ja es saprastu krievu valodu. Tev bija Mihailovs. Tā kā izskatās, ka šodien visu dienu līs. Baigi ceru uz vakara fotografēšanu, jo tas, ko jūs redzējāt, ka es biju no rīta izgājis, lai naktsnīgās bildes uztaisītu, skatlogi nedega un daudzas gaismiņas nedega, tā kā diezko neizdevās. Bet šīs vakars solās būt ok. Ja visu dienu līs, būs peļķis, būs atspīdumi, atspulgus varēs dažādus noķert. Tā kā, jā, ceru uz to. Tā jau redzēs, kā būs. Pēc rīta lietavām, tagad uz pēcpusdienu lietus ir beidzies, bet ir baigais vējš. Cepuri pūš pa gaisu. Un esmu atnācis atkal līdz jūrai. Izskatās, ka ir viļņi. Varbūt izdosies kaut ko ar tiem nobildēt. Tā kā skatīsimies.
Jūra pamatīgi bango. Redzēs, kas būs pludmalē. Vai metīs baltas cepurītes vai nemetīs. Starp citu, šitādā vējā ir ļoti laba iespēja tagad notestēt šim te miķītim to pūciņu virsū. Es ceru, ka mani dzird un baigi nekrakšķu izte audio, jo vējš ir diezgan pamatīgs. Esam atgriezušies atpakaļ Tbilisī. Šodien ir pēdējais vakars Gruzijā. Ārā līst lietus, bet tas netraucēja iziet kārtīgā pastaigā pa vecpilsētu, pastaigāties, pafotografēt. Tā kā paņemšu jūs līdzi un parādīšu, kā tie izskatās. Vecpilsētā ir ļoti daudz visādu mazu, šauru, skaistu ieliņu un šādi te visādi pagalmiņi, kur iekšā ir restorāni, kafejnīcas. Jā, tāds sajūta tā kā Itālijā. Ļoti skaisti. Un katrā otrajā bodē pārdod vīnu. Zane, tas priekš tevis. Un atkal dodos pāri šim te tiltam. Vietējie šo tiltu iesaukuši pa Biksīšu ielu. Varbūt no malas pat izskatās nedaudz līdzīgs. Reku Biksīšu ieliknīca. Diezgan iespaidīgs skats. Parādīšu, kurš tad ir izlidošanas termināls. Tātad šitajā te mēs Arrivals ar sarkano mēs ielidojām, bet mēs tad lidojam prom no otra termināla, tātad Departure. Pēc nodzīvotas nedēļas Gruzijā laiks doties mājās. Tāpēc saku tev lielu paldies, ka biji kopā ar mani šajā video. Un tiekamies jau nākamajos. Čau!